dārznieku iesācēju kļūda, kurā mēs, savārījām augam sakni. Kā tas notiek? Mēs ieraugam skaistu augu, nopērkam dārzniecībā, viss ar viņu kārtībā, mēs nesam mājās, noliekam pie fasādes vai tur, kur mēs jau stādīsim, un tūlīt vakarā iestādīsim. Un ko mēs darām? Mēs skatāmies, mēs speciāli salaistam, un tas viss ir pareizi. Bet nepadomājam, ka mēs šajos 25 vai pat 27 grādos esam atstājuši viņu saulītē. Un kas notiek tajā momentā? Tad, kad saulīte sāk sildīt karsto podu un šo te jaunu ielieto ūdentiņu, šī temperatūra pie sakņu sistēmas ir pie 60, 70, pat 80 grādi, un šī sakņu sistēma savārās. Jo dabīgi augs, tad, kad viņš ir zemē, viņam šī temperatūra ir stipri mazāk un nekas nevārās. Un tāpēc, numur 1, kad jūs nopērkat dārzniecībā augu un zinat, ka jūs stādīsiet viņu ne uzreiz, bet arī pat jau uzreiz neliekam saulītē. Tas ir numur 1. Protams, mēs visi jau zinām, ka mēs nelaistam caur lapiņām saulītē, jo te uzreiz viņi sāk kā caur palielināmo stikliņu apdedzināties, bet šo momentu atceramies. Nelaistam karstā laikā melnu podu. Un, ja jūs ievērosiet, dārzniecībās arī ir sakārtot viņi tā, lai viens otru aizsargātu. Un, ja kas, šādu kļūdu es pati pieļāvu pirms 2 gadiem, kad toreiz stādīju dārzniecības paraugu dobi ar hortenzijām, es vienkārši uz 2 stundiņām izliku garā rindiņā, un es tūlīt sastādīšu. Un gaisa temperatūra bija plus 25 grādu, un viņa bija svaigi salietus. Un visas manas hortenzīņas bija ar noliektiem galiņiem un apkaltušas, un man vajadzēja veselu pusgadu, kamēr, lai viņas apkoptos. Tā kā nedaram šo kļūdiņu.